gan Latvija, gan Lietuva. Šobrīd notiekošajā Nāciju līgā Latvija ir pirmajā vietā grupā. Šeit 1-0, dāmas un kungi! Eksplodē Olimpiskais centrs 1-0! Vārtus gūst tikko pienākušais komandai. Čino tur ļoti labi pacīnījās, ja nemaldos, Vaparaki, un Čino gūst pirmos vārtus. 1-0 rezultāts. RFS futsāla komanda atklāja spēles rezultātu. Ļoti priecīgi visi skatītāji Olimpiskajā centrā, un tiešām ir par ko. RFS 1, Kaunas Žalgiris 0. Pēdējā spēlē arī guva vārtus pret Salaspils FA komandu. Šeit Vārtsargs ļoti tālu iznācis. Un šeit, un tie ir vārti, dāmas un kungi, vēl vieni vārti, Čino piespēlē, un Bruno Coelho gūst vārtos. Diezgan kurjās vārti Bruno Coelho, pavisam noteikti tukšos vārtos no laukuma centra pašā spēles sākumā. Šeit vēl vieni vārti, dāmas un kungi. Vaparaki jādod skaistu piespēli, un Čino gūst savus otros vārtus. Dāmas un kungi, kas par šāvienu? Kā man teica intervijā Edgars Tarakanovs, Čino sitiens ir viens no spēcīgākajiem pasaulē, un to viņš arī šodien apliecina. Dāmas un kungi, trešie vārti spēles 4. minūtē Čino. Pulkstens 15:00 jau pavisam interesants notikums un Rīgas derbijs, bet šoreiz Baltijas kausā, un mēs zinām to, ka pilnīgi vienmēr spēles, kurās savā starpā tiekas RFS futsāla komanda pret Rīga FC komandu, ir pavisam interesants spēles šeit. Vārti, dāmas un kungi, likās, ka tur bumba uz līnijas paliek, taču tiek gūti vārti, un vārds pavisam noteikti ieskaitīs numur 18 Andrejam Baklanovam, tieši viņš gūst vārtus. Tieši tā dietne strāda, ka Andrejs Baklanovs ir izcēlies ar vārtiem, jo tur gan Draganam Tomičam, gan Dragans Tomičs varēja gūt vārdus, gan Andrejs Baklanovs varēja gūt vārdus. Tā kā otrā puse pirmajam spēles puslaikam ir tāda pat kā un Žalgiris zīmē, un šeit atkal Diego Roncaglio, pats lauž cauri Diego Roncaglio, un Vārtsargs gūst vārtus. Dāmas un kungi, pats izskrien, svin ar tribīnēm. Šo nesnāk redzēt tik bieži telpu futbolā, un tas ir Diego Roncaglio, kurš gūst vārtus. Dāmas un kungi, Vārtsargs RFS futsāla komandai uztaisa rezultātu 5-0. Atzīmējās arī viņš šajā Baltijas klubu līgā. Numur 2, Diego Roncaglio. Cilvēks ir šaudzis un dzīvojas Preļos, iespējams arī podkāstu ar viņu ir bijusi ierakstīta. Šeit Latvijas labākais tālu futbolists, skaistā spēlē Edgars Tarakanovs, tālāk Artjums Trojīckis, un tie ir vārti, dāmas un kungi. Eksplodē Rīmi Olimpiskais centrs, un vārtus gūst komandas kapteinis, neviens cits kā numur 14 Germans Mačišenko. Visu uzbrukums skaisti sāk Edgars Tarakanovs, un noslēdza neviens cits kā komandas kapteinis Germans Mačišenko, kurš pēc traumas atgriešanās ir labi sev parādījis atpakaļ lielajā tālu futbolā. Un lepnums par šo džeku, kurš savā agrējā jaunajā vecumā ir tiešām dominē gan Latvijas tālu futbola virslīgu, gan tāpat arī šeit ļoti labi spēlē, un šeit vēl vieni vārti. Miņš Babris padod piespēlu, komandas kapteinis atzīmējās ar vēl vieniem vārtiem. Germans Mačišenko, dāmas un kungi, gūst savus otros vārtus īsā laikā, un tie ir komandas 7. vārti, rezultāts 7-0. RFS futsāla komanda uzvar pret Kaunas Žalgiris komandu. Arī esat, protams, daļa no komandas. Tāpat kā šeit nogāž Rafā, un tiesnesis rāda uz tiešo brīvstienu, un Dudu numur 7. Dudu numur 7. Dudu precīz! Dāmas un kungi, pagājušās sezonas Latvijas tālu futbolā labākais vārtu guvējs. Numur 7. Dudu atzīmējis arī Baltijas kausa līgā un gūst 8. vārdus RFS futsāla komandai. Un pēdējās 3 sekundes 2-1. Dāmas un kungi, apsveicam RFS futsāla komandu ar iekļūšanu finālā.
Baltijas klubu līgas fināla turnīrā, ja Final Four. Un tiekamies rīt jau, kur finālos savā starpā tiksies Riga FC pret RFS futsal komandu. Un nedaudz agrāk arī var nākt paskatīties lietuviešu savstarpējo derbiju, jo viņi cīnīsies par 3. vietu. Skaista spēle un vēl skaistāka spēle būs rītdien, jo būs cīņa par Rīgu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums!